Godātie akcionāri, klātesošie, mēs esam sapulcējušies šodien uz ārkārtas akcionāru sapulci. Mēs varam pāriet pie trešā darba kārtības jautājuma. Šīs dienas akcionāru sapulces darba kārtībā tas ir par akciju sabiedrības Latvijas gāze reorganizācijas procesa sagatavošanu. Un šajā darba kārtības jautājumā es dodu vārdu valdes priekšsēdētājam Kalvīša kungam valdes ziņojumam par šo jautājumu. Godātie akcionāri, tātad ziņošu jums par situāciju, kāda ir saistīta ar gaidāmo Latvijas gāzes akcijas Latvijas gāzes reorganizāciju un par tiem uzdevumiem, kas mums šī gada laikā stāv priekšā, ko mums būs jāizdara. Tātad pirmkārt gribētu teikt, ka ir beidzot pieņemts likums, kurš ir stājies spēkā 8. martā šī gadā, un enerģētikas likuma grozījumi lielā mērā runā par akcijas sabiedrības Latvijas gāzes sadalīšanu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības trešās energopaketes ieviešanu Latvijā. Un šie uzdevumi, kas ir nosprausti Latvijas gāzes akcijas sabiedrības priekšā, likuma izpratnē šobrīd ir šādi, kad līdz 2017. gada 3. aprīlim ir tātad jāveic juridiskā nodalīšana, tātad ir jānodrošina brīvu piegādātāju izvēli, jānodala vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums kā māsas uzņēmums. Savukārt līdz 2017. gada 31. decembrim ir jāpabeidz pilnīga īpašumtiesību nodalīšana, un tātad atsevišķiem akcionāriem būs jāpārdod savas akcijas vienotajā pārvades un uzglabāšanas uzņēmumā. Savukārt 2018. gada 1. janvāris ir termiņš, kad jānodrošina neatkarības prasības ir sadales sistēmas operatoram. Tātad valdes sagatavojuma padome tika iepazīstināta ar 3 iespējamiem sadalīšanas modeļiem. Pirmkārt, māsas kompānijas veida, otrām kārtām meitas kompānijas veida un aktīvu pārdošanas modelis. Pēc rūpīgas izvērtēšanas un, varētu teikt, kopīga darba kopā ar padomes izveidoto iniciatīvas grupu, kas šim jautājumam speciāli tika radīta. Tātad padome 26. februārī 2016. gadā lēma, ka Latvijas gāze ir jāsadala 2 māsas uzņēmumos, un tātad jāizvēlās māsas sadalīšanas modelis. Galvenie iegūmi no tā ir tātad pirmkārt tas ir viena soļa process, skaidri nodalīt uzņēmumu aktīvi, un akcionāri darbojas neatkarīgi viens no otra. Jāsaka, protams, māsas izveidošanas modelis ir ejams caur reorganizācijas procesu. Reorganizācijas procesa realizācija pilnībā atrunāta mūsu Latvijas Republikas likumdošanā, gan komerclikumā, gan citos saistītos dokumentos. Un šis ir salīdzinoši sarežģīts process, kurš varētu, teiksim, aizņemt minimums tātad to laika periodu, ko šobrīd enerģētikas likums uzliek par pienākumu Latvijas gāzei kā akciju sabiedrībai veikt. Es gribētu teikt, ka termiņi ir ļoti saspringti. Tātad, ko nozīmē šie 2 māsas uzņēmumi? Tas nozīmē to, ka tirdzniecība un sadale jānodala no pārvades un uzglabāšanas, un mums ir jāizveido jauna sabiedrība, kas tātad nodarbosies ar pārvades un uzglabāšanas funkciju veikšanu. Jāsaprot arī to, ka enerģētikas likuma 111. pants nosaka ļoti stingrus nosacījumus. Es pat gribētu teikt, ka šie nosacījumi ir stingrāki nekā to paredz Eiropas Savienības manis minētā enerģētikas reforma šajā sektorā. Tad vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators vai dabasgāzes pārvades sistēmas operators ir energoapgādes komersants, kurš nošķirts no dabasgāzes ražošanas un tirdzniecības darbībām, un arī elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbībām,
un neietilpst vertikāli integrētā dabasgāzes apgādes komersanta vai vertikāli integrēta energoapgādes komersanta sastāvā. Tātad tas nozīmē, ka pie pašreizējās situācijas vairāk mūsu akcionāri nākotnē nevarēs būt akcionāri jaunajā pārvades un uzglabāšanas sabiedrībā. Un jāsaka, ka līdz ar to šis īpašumu nodalīšanas process jāsaka, nebūs vienkārši, jo katram akcionāram, kas nekvalificējās pēc šiem kritērijiem, būs šādi aktīvi jāpārdod, savas akcijas būs jāpārdod jaunajā kompānijā. Tātad es vēlreiz atkārtoju, ka uzņēmumi, kas ir saistīti ar energo un elektrības ražošanu, nevarēs atrasties pārvades un uzglabāšanas jaunajā sabiedrībā. Savukārt finanšu investori un citi akcionāri, kuriem nav, tātad kontrols vienā vai otrā uzņēmumā varēs atrasties abos uzņēmumos. Un līdz ar to tātad katram akcionāram, ņemot vērā, ka tiek izvēlēts māsas reorganizācijas modelis, māsu kompāniju reorganizācijas modelis, būs jāpieņem savi lēmumi par palikšanu vai iziešanu no vienas vai no otras sabiedrības. Jāsaka, ka te ir vesela rinda vēl jautājumu, kas ir jārealizē, tātad pārdodot akcijas vienotā pārvades un uzglabāšanas uzņēmumā. Un 111. panta 3. daļa nosaka operātoru neatkarības un interešu konfliktu nodrošināšanas principus. Tā skaitā ir ierobežojumi dabasgāzes un elektroenerģijas ražotājiem, kā jau es minēju, un tirgotājiem kontrolēt vai izmantot jebkādas tiesības pārvades un uzglabāšanas operatorā, un arī pretēji. Un pārējais noteikumi tātad šā likuma 11. panta 3., 4., 5. daļa un 114. 15. pants stājas spēkā tātad 17. gada 31. decembrī. Tas nozīmē vēlreiz, kad ir īpašuma tiesību nodalīšana, ir pilnībā jāpabeidz līdz 17. gada 31. decembrim. Un 116. pants šā likuma 111., 114. un 115. panta izpratnē ar terminu jebkādas tiesības saprot iespējas izmantot balstiesības, tiesības iecelt energoapgādes komersanta padomes, valdes vai citu institūciju locekļus, kurām ir tiesības pārstāvēt šādu komersantu vai kontrolpaketes turēšanu. Tas nozīmē, ka pārvaldes struktūrās arī nevarēs atrasties šo komersantu pārstāvi. Tātad jāsaka, ka īsos vārdos valde procesu ir uzsākusi. Tātad mūsu akcionāriem būs jāpieņem sekojošie lēmumi vēlāk par reorganizācijas procesu uzsākšanu. Un pēc mūsu plāna, pašreizējā plāna, mēs plānojam šo reorganizācijas procesu, ja nebūs kāda juridiska problēma, pabeigt līdz 17. gada 3. aprīlim. Tātad juridisko nodalīšanu pabeigt līdz 17. gada 3. aprīlim, kā to likums arī paredz. Paldies jums! Tas īsumā ir viss, kas mūsu Latvijas gāzi sagaida šī gada laikā.